Laukos pat dienā no odiem nav glābiņa. To ir tik daudz, ka cilvēkiem šobrīd tā ir viena no aktuālākajām tēmām, par ko šķendēties, un kā nu ne, dažas minūtes esot tuvāk kokiem un ūdenstilpnēm, bez odu pretlīdzekļiem nav iespējams pat uzturēties. Skaidrs, ka traucē. Sevišķie lopiņiem. Aptika, pirkam tur līdzekļi tādu no kāda laika, bet tāredz. На сегодняшний день можно так вот, на солнце их не так. Saulē viņu ir mazāk, bet vienalga nav nekāda glābiņa. А так, спасения никакого от них нет. Kā atzīst pētnieki, tā kā ziemā bijusi vienmērīga temperatūra un bieza sniega kārta, savukārt pavasarī lieli ūdensplūdi un siltums, šie apstākļi radījuši labvēlīgu vidi, lai kukaiņi savairotos krietni vairāk nekā citus gadus. Atsevišķos gadījumos odu kodumi ir bīstami pat veselībai. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija uz kukaiņu kodumiem, tas sagādā reizēm nepatīkamas raizes, to, ka tādi ir piepampumi un alerģiskas reakcijas un arī, teiksim, tāda nieze. Citiem arī izsauc sirdsklauves. Pašlaik viena maza pacientiņa atrodas slimnīcā pēc odu koduma. Bija arī tātad, laikam arī iekasīta vai tajā brūcītē arī tā infekcija un uzpampusi kājiņa. Ir bijuši arī bišu kodumi, šogad jau 2 alerģiskas reakcijas. Kā norāda ārsti, vienīgais veids, kā pasargāt sevi no odu kodumiem, ir lietot kukaiņu pretlīdzekļus. Ja tomēr odi sakoduši, te vietai jāuzliek kaut kas svēss, taču, lai nerastos iekaisumi, sakosto vietu var dezinficēt ar jodu vai briljanzaļo šķīdumu. Jāteic odu daudzumu, arī turpmāk noteiks laikapstākļi. Ja turpinās ik pa laikam līt un pieturēties silts laiks, tad odu mazāk nepaliks.